Pūles FM. Hello! Arī mēs esam gatavi uzzināt, un mums šeit smaidīga kā allaža, un man vienmēr prieks redzēties ar Rūti Ķergāvu šeit, Kurzemes radio studijā. Nu, pats bija lietutiņš, atnāca Rūta, un arī pār Kurzemi sāka valdīt saule. Labrīt! Labrīt visiem! Tiešām prieks, un to arī esi zīmīgās krāsās, oranžā krekliņā, un klausītāji varēs to redzēt vēlāk, atskatoties video fragmentiņu no mūsu šīsdienas sarunas, bet tev ražīgs rudens, kā jau tu pati minēji, ir iesācies, un es teikšu atklāti, man bija maza baile tevi satikt šajā gadā un šajā sarunā, un es tieši tāpēc mēs ar Māru runājam par to, ka neesam tikušies, un mēs tad diskutējām un tam līdzīgi, jo... Nu jā, jo mēs esam satikušies vēl 2 reizes, tu biji pie Dacas uz radioskatu, tad mēs plats prezentācijā satikāmies, un es Adelīnai mēģinu iestāstīt, bet Rūta taču ir bijis pie mums ciemos, mēs esam redzējuši viņu, bet Inekā, kā mūziķe, tu šogad pie mums no rīta pirmo reizi. Jā, tā sanāk. Mēs visu kaut kur citur dažādos pasākumos tiekamies, bet pie jums studijā, jā. Pasauli ir maziņa un kuldīgi ir vēl mazāk. Tieši tā. Tāpēc es saku, tu esi aktīva ļoti, un protams, šīs gads mums iezīmējās ar traģisku notikumu, mums par to negribot ir jārunā, bet, protams, mēs ar tādu jauku, labu piemiņu, bet kāpēc es baidījos mazliet no šīs sarunas, jo tu vienmēr šajos mirkļos līdz galam nezini neko teikt, nekā reaģēt un nekā otrs sajutīsies pēc tā tevis teiktā. Bet tas, par ko es no sirds priecājos, mēs runājam par tavu brāli, par Intu, kurš devies mūžībā, un janvāra spēlētākā dziesma Riņķa debesis vaļā, manuprāt, ne tikai mums te radio viļņos, bet visos privātajos atskaņošanas sarakstos. Jā, mēs atvērām debesis un pēc tam sadevāmies rokā, tā kā, viņš aiz sevis ir atstājis tādu pēdu, kā, reti kurais, tā kā Visas līdzjūtības no mūsu puses, Rūta, un tas mans lielais prieks arī, kāpēc tu esi šeit, ka tu šo mūziku turpini, un tu saglabā arī to viņa vārdu, un tā sajūta, ka mēs jau tepat esam. Vismaz dvēseliska, vai ne, un to sajūtu domu ziņā šeit vienojoties mūzikā, kas runā brīžiem pat vairāk, kā mēs spējam izteikt, vai ne, ar vārdiem. Tieši tā. Un tāpēc pastāstīja, ko šobrīd dari tu, un mēs dzirdēsim cover versiju jau zināmai dziesmai, un to tavu dvēseles piesitienu šajā. Jā, kā jau jūs abi minējāt, tā ziema nebija viegla, bet tas, ko ar šo dziesmu es gribēju panākt un pateikt, ir tas, ka mums bieži vien ir vienkārši jāpadomā vairāk par tām lietām, ko mēs katrs varam atstāt aiz sevis, kā mēs varam likt justies pārējiem, apkārtējai pasaulē, un kas ir tā dāvana vai tas mantojums, kas paliek pēc mums, pat ja tie mūsu fiziskie ķermeņi vairs uz šīs zemes nav. Un tad šī dziesma bija viena no tādām manām mīļākajām brāļa dziesmām, tā ir viena no senākajām Oranžo brīvdienu dziesmām, un tāpēc tā tika arī izvēlēta kā tāds aicinājums turpināt un skatīties uz lietām no tādas gaišās puses, tiešām novērtēt visu to skaisto, kas paliek, un mūzika ir burvīga dāvana, kas var palikt, un turpināt iepriecināt apkārtējos, turpināt iepriecināt un iedvesmot jaunus mūziķus radīt, un ka tas viss dzīvo un turpina būt. Rūta, vai tu biji klāta procesā, kad brālis arī rakstīja dziesmas, un, piemēram, par šo dziesmu man nelaiž? Cik tā ir sena tā oriģināla versija, un vai tu biji klātesoši tajā mirklī, kad radās visa tā doma un tā ideja? Gluži pašas dziesmas radīšanas procesā es nebiju klātesoša, bet es biju klātesoša kā sīks, mazs bērns, kurš reizēm varbūt kaitinoši traucē. Kāda dziesma arī par to kaitināšanu ir radusies? Nē, es domāju, ka diez vai par to, bet... Tās niknākās tad, kad bija nokaitinājusi. Diez vai es tur biju baigais tāds iedvesmas avots, bet es biju klāt noteikti tajos, piemēram, pirmā albuma ierakstu procesā, kas notika pie mums laukos mājā Pirtī, kur tika uztaisīta tāda neformāla studija.
izpildīja. Un tad noteikti tie bija koncerti, kur pusauģu gados es biju klāt ļoti daudzos, un man bija iespēja šīs dziesmas dzirdēt un redzēt, kā notiek attīstība izpildījumā un dziesmu aranžiju procesā. Un, tā kā klātesošas tur noteikti bija, bet tas radīšanas process, tas laikam tad varbūt jums jāaicina oranžās brīvdienas uz interviju, lai viņi pastāst. Kā tev liekas, tu būtu nonākusi mūzikai, ja brālis nebūtu mūziķis? Nu tā interese man noteikti bija jau ļoti, ļoti agrā vecumā, bet es domāju, ka ģitāra un tāda savu dziesmu rakstīšana, savas skaņas meklēšana noteikti ir pateicoties tieši brālim, jo tas bija tas pirmais instruments, kas mājās bija pieejams, lai arī es nedrīkstēju viņam tuvoties, es to tomēr darīju, bet... Kamēr viņiem mēģinājuma process, tikmēr Rūta ar savu norādi no sienas un... Jā, tieši tā, tā kā noteikti, jā, milzīgs paldies ir brālim par tādu iedvesmu un tādu... ceļa rādīšanu, nevis mēģināt atdarināt kādu jau, nezinu, dzirdēt, zinām mūziku, bet tieši meklēt to savu ceļu un nebaidīties no tā sava skanējuma meklēšanas. Un tu rādi gan savas oriģināla kompozīcijas, šajā gadījumā gan būs cover versija, vai tu vari pastāstīt par tām atšķirībām, tapinot to savu un apdarinot jau labi zinām un dzirdētu? Patiesībā... kaut kādā ziņā tas process ir līdzīgs, jo gan posmā, kad es radu savu mūziku, gan tagad, kad es strādāju pie šīs te cover versijas veidošanas, es laižu to mūziku caur sevi un laižu ārā to skanējumu, kādā es šo dziesmu sajūtu vislabāk un vistuvāk pati sev. Un savas mūzikas radīšanā jau ir tieši tas pats, tu lai to informāciju caur sevi un mēģini dabūt ārā no sevis. Kas tur atsaucas, vai ne? Kas tur notiek iekšā, tieši tā. Un tā ir arī tapis Mani nelaiž, vai tu jau labu laiku domāji, ka tu vēlēsies radīt savu versiju brāļu mūzikai? Jā, ziemas notikumos es šo dziesmu izpildīju arī brāļu bērēs. Uzreiz kaut kā tā dziesma bija tāds milzīgs impulss, ka šī ir tieši tā dziesma, kur es gribu nospēlēt šajā notikumā, nezinu, kā lai to nosauc. Notikums tas bija. Notikums tas bija, jā, nospēlēt tieši šo dziesmu, un pēc tam kaut kā tas dabiski aizgāja, ka varbūt tai dziesmai ir jādzīvo tālāk. Un tad tādā lēnā procesā un tajā pašā laikā arī īpaši necenšoties bremzēt, cik vien tas bija iespējams, tas kaut kā dabiski sanāca, ka tieši šodien, kad arī brālim būtu bijusi dzimšanas diena, šī dziesma ir nonākusi līdz gala versijai. Un tu esi gatava arī brāļa dzimšanas dienu atzīmēt. Pastāsti par to, kā notiks svinības. Tieši tā, šovakar 19. Kultūra vietā Didro, kas ir Liepājas ielā 35, visi ir laipni aicināti uz nelielu koncertu. Tas jāatgādina, tas ir Liepājas ielā 35 Kuldīgā. Kuldīgā, tieši tā. Jā, Kuldīgā. Un tur būs neliels koncerts, un pēc tam tāda atmiņu stāstu dalīšanās, būs kāds īpašs pārsteigums, būs viesi no Rīgas. Tērpušies līdzīgos krekliņos. Oranžos tērpos, jā, tāds, jā, tā kā var droši nākt, klausīties, kopā pabūt mūzikā, kopā pabūt stāstos, arī, ja kādam ir kāds lielisks atmiņu stāsts, droši varēsiet dalīties, un tāda vienkārši mājīga, brīvas atmosfēras kopā būšana. Un es zinu, ka bārs Didro nav pati lielākā vieta pilsētā. Ko darīs, ja atnāks 200 cilvēki vai 300 cilvēki, tad kopkors ārā pie durvīm? Tur nesīsim aparatūru ārā. Tad vienkārši oranžos metālīšos ieradīsimies. Jā, vietas tur ir diezgan maz, bet būsim draudzīgi, mīlīgi, kopā. Galvenais, lai silti un forši. Jā, paņem kāds spilventiņš līdz, tad arī uz grīdas var sasēst. Manuprāt, tas tieši vairo to tuvības sajūtu un arī tuvina mūs gan tai mūzikai, gan tavam arī brālim un viņa sajūtām un tev pašai galvenokārt. Un tieši nesen biju uz līdzīgu pasākumu, kur ir traģisks notikums, bet tu
spēja atcerēties un atminēties tikai to labo, ka tev smaids vienkārši uzbūras un tev šķiet, ka tu esi tik klāt un tā cilvēcība pāršauc to telpu un tā ir pāri visam, ka pilnīgi citādi skaties uz to dzīves ritumu un novērtē to cilvēku un to mirkli tajā momentā. Tā kā Rūta, paldies tiešām par to, ko tu dari un ka tu turpini nest šo vārdu tālāk un tās domas un noslēgumā pirms mēs pirmatskaņojam tavu dziesmu. Es saprotu, ka šis būs pirmatskaņojums. Tieši tā, jā. Par ko tev ir mani nelaiž? Es saprotu, ka brāļa mēģinājumos tev klāt varbūt vēl ķiparu nelaid tapināšanas procesā un kā viņi ir nonākuši līdz gatavam rezultātam un kas zina, kas slēpjas apakšā dziesmas zemtekstos tur, bet par ko šī dziesma ir tieši tev? Es šo dziesmu laikam sajūtu kā tādu mantru katram pašam sev par, ja mēs satiekamies ar izaicinājumiem dzīvē, kur iespējams mums ir sajūta, ka mūs nelaiž uz priekšu, reizēm varbūt ļauties tai sāpēji un tam tādam, blokam, ka tu netiec kaut kur, bet tik un tā turpināt darboties un vienā brīdī tās durvis vairs vaļā un mēs tiekam uz priekšu. Galvenais ir tāda neatlaidība un ceļa turpināšana. Tad uz priekšu. Skaisti tā vārdi. Mums arī jāsaka. Es domāju, tikpat skaisti dziesmu turpinājumā. Un mēs klausītāji no tevis atvadamies. Mēs tiekamies rīt no rīta. Un vakarā. Un vakarā mēs tiekamies Bārā Didro. Tieši tā. Paldies, Rūta. Paldies. Kur tad tu nu biji mana skaidrā saprāta druska? Noklīdusi, kur tad tu nu biji? Pazudusi, varbūt tikai iesnaudusi.